Latvijas kultūra un vēsture ir neatņemamas mūsu nācijas sastāvdaļas. Šoreiz raidījumā izzināsim divas unikālas vietas un to vēsturi no pagātnes līdz mūsdienām, atklājot Mēru un Dzērbenes muižu stāstus. Mēra muiža atrodas Smiltenes novada Bilskas pagasta Mēros. Tagadējā muižas kungu māja celta 1907. gadā neorenesanses stilā, iespaidojoties no vēlīnā vācu manierisma. Šodien mēs esam Mēru muižā, un lai gan šīs muižas nosaukums vedina domāt par tā saistību ar slimību mēris, tomēr tā izcelsme meklējuma vācu valodā vārdā ar nozīmi mēra, vairāk vēl viena muiža. Mēra muiža ir salīdzinoši jauna muiža. Sākotnēji 17. gadsimtā tā ir ietilpusi Palsmanas muižas teritorijā, un ir 1733. gadā Palsmanas muižu iegādājas Johana Margareta Cekele, pēc kuras nāves 1743. gadā īpašums tiek sadalīts starp diviem viņas dēliem. Un šeit jau mēs varam runāt par atsevišķu mēru muižu, kad šeit sāk saimniekot Cekelu dzimte. Cekelu dzimtes īpašumā muiža paliek līdz pat 20. gadsimta sākumam, kad pamazām tiek veidot arī muižas apbūve. Apbūvi veido saimniecības ēkas, kuras ir laukakmeņa mūra celtnes, ar ailām, kuras ir mūrēs no sarkaniem ķieģeļiem. Un sākotnēji ēkām ir bijuši augsti dakstiņu jumti. Vecā muižu sēka, kura ir atradusies mūsu Lielā Dižozola pakājē 1930. gados, ir vai nu nojaukta vai gājusi bojā. Cekele šeit saimnieko līdz pat 20. gadsimta sākumam, kad īpašumu iegādājas Jakobs Augusts Hekers. Hekers nāk no grāmatu izdevēju dzimtes, Rīgā viņiem ir grāmatu spiestuve. Hekers iegādāja šo īpašumu, un tieši viņš ir tas, kurš uzceļ šo jauno kungu namu. Jaunais kungu nams tātad ir vienīgais jaunais sabūves objekts šajā muižas ansamblī. Pārējās ēkas ir šīs pašas iepriekš uzbūvētās. Un ēka tiek celta laika posmā 1903. 1905. gadu. Jauno kungu namu raksturo divi nevienādi izmēra flīģeļi, kurus rotā augsti zelmiņi, kvadrāta veida tornis un jumta izbūves. Par pašu Hekeru runājot, viņa dzīve šeit nav ļoti ilga, jo 1918. gadā, Pirmā pasaules kara laikā, viņš traģiski iet bojā. Vienu brīdi šeit vēl darbojas izglītības biedrība, notiek dažādi saviesīgi pasākumi, lejā dzīvo rentnieki. Taču 1925. un 26. gadā ēka tiek pielāgota skolas vajadzībām, un 1926. gadā šeit sāk darboties Mēru pamatskola, kura šeit darbojas līdz pat 2009. gadam. Mēra muižas kompleksa lepnums ir parks, kur rodamas daudzveidīgas augu un koku sugas. Tas ir brīva plānojuma parks ar vairāk kā 30 svežzemju augu sugām. Taču vairāki šī parka lepnumi ir dižkoki. Viens no tiem ir Eiropas lapegle, un otrs ir Mēru dižozols, kura pakājē mēs šobrīd atrodamies. Ozola zaru vainags ir vairāk kā 33 x 35 metri, padarot to par vienu no lielākajiem ozoliem Baltijā vainaga ziņā. Mēra muiža ir viens no skaistākajiem objektiem Smiltenes novadā. Pēc skolas slēgšanas 2009. gadā 2 gadus šī ēka ir tukša. Līdz 2011. gadā to savā īpašumā pārņem pašvaldība, un šeit tiek nodibināts un iekārtots Smiltenes novada pētniecības muzejs. Mēra muižas skaistums un tāds interesantums un arhitektūra ir bijusi daudz mākslinieku iedvesmas avots, ko arī redzam mēs šeit, jo mums pie sienas ir vesela galerija. Mēs organizējam plenērus un māksliniekiem te ļoti patīk. Šeit mēs esam muižas lielajā salonā. Varam tikai iedomāties interjeru vai greznību, jo daudz kas ir zudis. Ir palikušas karnīzes, ir palikušas muižas lepnums logi ar slēģiem, ar aizvērtni. Gandrīz visi ir oriģinālie logi koka un arī ļoti daudz oriģinālā stikla. Grīda mēs esam atjaunojuši, tā smaržo skan visticamāk tāpat kā 20. gadsimta sākumā. Tas, kas ir saglabājies, ir ļoti maz. Mēs lepojamies ar 3 oriģinālajām krāsnīm.
Diemžēl tās nav tādas krāsnis, kas būtu ļoti greznas, bet tās ir restaurētas. Bet tas, kas ir no tām greznajām krāsnīm palicis, to mēs rādām cilvēkiem šeit, vitrīnā, jo tie ir ārkārtīgi skaisti glazēti podiņi. Ir bijušas ļoti daudz krāsnes, jo kopumā šeit ir 33 krāsnes. Mēs nezinām, cik tieši ir bijuši podiņu krāsnes, bet tas, kādi rotājumi ir bijuši šiem podiņiem, liecina par diezgan lielu rocību, Hekera rocību, šīs mājas īpašnieka rocību. Mēs nezinām arī, kurš periods ir tas, kurā pazuda šie te podiņi. Visticamāk, tas varētu būt pagājušā gadsimta 30. gadi un tūlīt pēc kara. Šī ir viena no tām 3 restaurētajām krāsnīm, ko mūža ir saglabājusi. Protams, viņa arī darbojas, tā tiek kurināta ziemā no 6:00, bet vasarā mēs iztiekam ar to, kas mums ir. Un šeit telpa mēs esam mēģinājuši mazliet ieelpot to mūžas smaržu, mazlietiņi pēc arhitektoniskās izpētes grupas ieteikuma krāsot to tādos toņos, kā viņi pētīja. Tajā 1905. gadā saimnieks tā arī bija krāsojis tādā balošu pelēkā tonī, bet ne visu, jo šeit es stāvu pie kučiera melbāža. Un tas ir šīs mājas cēlēja saimnieka bijušā kučieris. Kučieris ir staļa pārzinis, kas ir redzams ļoti skaisti fotogrāfijā. Bet stāsts par šo zīmējumu ir cits stāsts. To zīmēja kāda meitene, kur kārtoja eksāmenu mākslas skolā ar domu, ka gan jau aizkrāsosim, bet zirgs palika. Mēra mūžā ir vēl kāda īpaša telpa. Tajā atrodas 6 durvis, kur katrai no tām ir savs stāsts. 6 durvis, no kurām katra nāk no sava gadsimta. Kādēļ mēs tā domājam? Tādēļ, ka arhitektoniskās izpētes grupa apliecina mūsu pašu tādu domu, ka šīs 3 durvis ir no vecās kungu mājas, no iepriekšējās, kur šobrīd vairs nav redzama, no Ceikaliem. Un Ceikali savu māju cēla 18. gadsimtā, un tā ir vienīgā liecība, kas šajā te visā ēkā liecina par 18. gadsimtu. Savukārt šīs durvis ir krietni jaunākas no laika, kas ir 20. gadsimta sākums un ļoti tipisks lauku apbūvēm, tāds tipisks tautiskā romantisma jugendstils. Muzeja patstāvīgās ekspozīcijas stāsta par Mēra mūžas agrākajiem īpašniekiem, rāda Smiltenes novada tradicionālās kultūras liecības un Smiltenes novada medicīnas vēsturi. Muzejā patstāvīgi redzamas arī mākslas, vēstures un kultūras tematiem veltītas izstādes. Mēra mūža ir saistīta arī ar 2 ievērojumu cilvēku dzīvi. Šeit ir dzimis rakstnieks Ernests Runcis, Mēra mūžas dārznieka ģimenē, bet Mēra mūžas kalēja ģimenē ir dzīvis mākslinieks Rudolfs Pērli. Abi ir ievērojami cilvēki. Ernests Runcis ir strādājis žurnālā Atpūta kā redaktors un arī jaunāko ziņu redaktors, taču Rudolfs Pērli ir simbolisma aizsācējs Latvijā. Pēdējais Cekelu mūžas īpašnieks Heinrichs Georgs Vilhelms Cekels iespējams ir kalpojis par iedvesmas avotu rakstniekam Zeibaltu Jēkabam, radot savu tēlu barona Bundulu, jo gan Cekela dzīvē, gan barona Bundula dzīvē ir vairākas saistības, kas liek vedināt par šī tēla ietekmi. Un noteikti jāmin ir to, ka Cekels ir precējies ar 3 māsām, līdzīgi kā barons Bunduls ar 3 māsām, bet Cekela sievas ir bijušas Fēgezaku dzimtas pārstāves, kuras dzīvojuši Lobērģu mūžā. Šodien katrā mūžas telpā ir iespējams sajust un izzināt pagātnes mantojumu. Viena no telpām atgādina laiku, kad mūžā bija skola. Tā kā šī māja glabā skolu 83 gadus, tad nevar nepieminēt vispirms Mēra pamatskolu, pēc tam Birzuļu. Nosaukums ir mainījies, bet mēs šeit esam tādā telpā, kur paši absolventi un skolotāji ir savākuši dažādas skolas lietas. Un tas ir izveidots par tādu skolas muzeju, kur mēs savukārt pieskatām. Bet gribu vērst jūsu uzmanību uz
tādu ļoti brīnum skaistu lietu, tas ir skolas karogs. Karogam ir savs stāsts. Jā. Tad, kad 1990. gadā šeit bija skolas salidojums, tad Cēsīs viena no absolventēm atrada šo karogu. Tas tika meklēts, atrasts, padzirdēts par salidojumu un arī atvests šeit. Un mēs redzam, ka labajā pusītē ir tāds laukumiņš, kas ir brīvs. Tur ir bijusi Latvijas karoga uzšuve, kas, protams, glabājot visu padomju laiku, ir tikusi noplēsta. Jā, un stāvot šajā brīnišķīgajā nišā, vērojot skatu pa vecajiem logiem, mēs redzam ainavu, kas visticamāk ir mainījusies, bet lielais Meira dižozols ir ļoti labi redzams. Un Meira dižozols ir centrā arī šai izstādē. Dižozols lauka vidū mākslinieca Gunta Brakovska. Un Gunta Brakovska bija tāpat mākslinieca, kas retušēja Barona Bundula ilustrācijas pirmajā grāmatā. Tā kā tāda brīnišķīga satikšanās šeit pat Meiru muižā. Un verot šīs restaurētās durvis, es aicinu jūs doties, iztēloties par laiku pirms 120 gadiem, kad iespējams šīs mājas īpašnieks, muižas īpašnieks aicināja savus viesus no lielā skaistā salona cauri viesu ēdamzālei, doties lēnā pastaigā uz verandu, cauri tūjām uz ūdens tilpni. Tieši tāpat arī mēs šodien varam šo ceļu izmantot, lai skaisti baudītu senatni un tagadni kopā. Dzērbenes muiža tās pašreizējā veidolā ir tikai pusotru gadsimtu veca, taču tās vēsture mērāma vairāku gadu simtos, jo tagadējais muižas komplekss veidojies 14. gadsimta celtās un 1577. gadā nopostītās Mūra pils vietā. Tā ir celta 13. gadsimtā, tā ir bijusi koka ēka, bet 14. gadsimtā arhibīskaps Fifhūzens uzceļ jaunu mūra ēku, kurai ir trīsstūra forma. Un izdomā šo te pili Vasalim Serbeni, kas, es domāju, arī būtu interesanti uzzināt, no kā ir radies vārds Dzērbene, jo tie nosacījumi, kā tas ir radies, ir ļoti dažādi. Bet visticamākais tomēr ir tas, ka šim Vasalim bija vārds Serbin, un tad arī no Serben ir radies vārds Dzērbene apkārt šeit pilī un visai apkārtējai Dzērbenei. Muižas komplekss sastāv no vairākām ēkām un kungu mājas. Muižas pili raksturo izteiksmīgs četrstūra neogotikas stila tornis un skaistā ēkas arhitektūra. Šis tornis ir uzbūvēts 19. gadsimta pirmajā pusē, bet pirms tam ir norisinājušies ļoti dramatiski notikumi. Pils ir degusi kopā 17 reizes, postīta un atkal atzimusi no jauna. Ir Ivana Bargā laikā pils tika iznīcināta pilnībā. Baznīca, pastorāts, iedzīvotāju mājas. Pēc tam nāca drusku vieglāki laiki, Zviedru poļu karš, kad Zviedru vadībā tomēr pēc tam varēja kaut kā Latvija atspirgt, un arī šī pils atspirga. Tomēr pilī īpaši liktenīgs bija Pētera pirmā laiks, kad pils atkal tika iznīcināta līdz pat pamatiem. Ja Krievi ir tik ļoti postījuši visu šo apkārtni, tad brīnums, ka 1771. gadā Katrīna II ir uzdāvinājusi vācu baronu dzimtai Vēzenšteiniem šo pili kopā ar Krievu turku kara trofeju lielgabalu. Mēs stāvam tajā vietā, kur šis lielgabals no pils priekšas ir novietots šeit,
jo norisinājās ļoti traģiski notikumi. 1832. gadā šīs pils baronu Gotlību von Wezensteinu nogalina divkaujā. Un viņš tā kā paredzēdams savu galu ir uzrakstījis vēstuli, ka viņš gribētu atdusēties savas pils pagalmā, norādījis ir šo vietu, un ka uz viņa kapa pieminekļa vietā tātad ir jāuzliek lielgabals, kas arī stāvējis tātad, bet pastāv divas versijas, ka 1916. gadā, Pirmā pasaules kara laikā, kara vajadzībām paņēma šo lielgabalu, un otra versija, ka to izdarīja lielinieki 1919. gadā. Barona kapa vieta tika izpostīta, un tikai vēlākos gados viņa mirstīgās atliekas tika pārabedītas. Viņa kapu vieta šeit tika izpostīta, kauli izpārdīti, un arī tajā vietā viņš neatrada savu mieru. Un tāpēc, ja jūs interesēs poku stāsti, tad tā ir mana versija, ko es esmu izdomājusi. Kāpēc? Jo viņa dvēsele nav nekādi vēl arī šodien atradusi mieru. Neskatoties uz traģiskiem notikumiem pagātnē, mums ir iespēja sajust un novērtēt senā mūžas kompleksa mantojumu, kas šodien sastāv no 4 ēkām. Vienā ceļa pusē ir kalpu māja, kur savā laikā ikdienas uzturējušies vairāk 10 kalpotāju. Otrā ceļa pusē ir kungu māja un tam pieguļušā teritorija. Tātad kungu māja, kuru mēs skatījām, šī ir raibā māja, tautā iesaukta, jeb pils pārvaldnieka māja. Tātad kungu mājā dzīvoja tikai barons un viņa tuvākie, un šeit bija pārvaldnieks, kas pārzināja visu. Tur labajā pusē no manis ir saimniecības ēkas. Un tad, kad Katrīna II uzdāvināja šo pili von Wezensteinu dzimtē kopā ar 21 ēku un lielgabalu. No 1927. gada Mūžas pilī darbojās lauksaimniecības skola. Atjaunošanas darbus pabeidza līdz 1929. gadam. Pēc kārtējā ugunsgrēka 1947. gadā, no atjaunošanas 1949. gadā līdz 80. gadu vidum, lauksaimniecības skola darbojās un vēlāk pārgāja Padomju saimniecības Dzērbena valdījumā. Mēs atrodamies tajā pils daļā, kur kādreiz bija lauksaimniecības skola un vēlāk mūzikas skola. Un šeit tagad mēs dzīvojam muzeja brīvprātīgie. Tā es viņu saucu, bet vēstures interešu kluba Serbeni biedri. Šeit gar sienām jūs varat redzēt brīnišķīgus cimdus no visas Latvijas darinājumi. 170 cimdu pāri ar nosaukumu Dabas balss. Blakus mums ir tātad izveidotas telpas, kurās viņas varbūt nav smalkas telpas, bet tās ir ekspozīcijas, kā mēs muzeja brīvprātīgie esam pratuši to iekārtot. Šī ir seno lietu pasaule. Tātad šeit uz 200 plāksnēm ir uzrakstīts rokrakstā visa Dzērbenes vēsture. Par visu mums ir paši veidotas grāmatas, mēs neesam bagāti, lai skaisti iespiestu, bet spirālītē iedabūt grāmatas mēs varam ļoti labi, un mums to ir ļoti daudz. Šeit kādreiz bija mūzikas skolas garderobe. Tagad ir darba rīka telpa ar arkliem, ratiem, čemodāniem, piestām, šojmašīnām un visdažādākajiem traukiem un vissanākajām lietām. Pilī ir iekārtot arī novadnieces tautas daļamatu meistares Jetes Užānas piemiņas istaba, jeb kā tautā viņa vienkārši sauca cimdu jetiņa. Viņas devums ir ne tikai ap 3000 nodītu cimdu pāru, bet arī garas stiprums un dzīves atziņas, no kurām vēl šodien varam mācīties un iedvesmoties. Ieejot cimdu jetiņas istabā, uzmanība tiek pievērsta pērlītēm, kas ir uz griestiem, 1500 pērlītes. Tie ir cimdu pārīši, domāt, jeb kā jetiņa teica, pāriņas, kas šādā veidā stāv. Un tā ir, tā kā mākslinieki vairāk pērlītes tur nevarēja ielikt, tad jāpareizina ar 2. Tātad apmēram 3000 cimdu pārus ir nodījis cimdu jetiņa. Šeit ir visas lietas, ko mēs esam savākuši no viņas radiniekiem. Šī ir
skolām veltīta telpa. Šeit visi instrumenti, viss liecina par to, ka šeit ir mūzikas skola. Viņi šogad svin 35 gadu jubileju, un mēs ceram arī kaut kā labi iekārtot. Šeit jau ir 90 gadu jubileja tika svinēta. Mēs esam savākuši visu, ko varējuši par lauksaimniecības skolu, par visiem direktoriem, kas ir šeit bijuši. Tad, kad tika pieminēts, ka skola ir, ka pils ir degus 17 reizes, tad pēdējā gadā, 47. gadā, kad par direktoru strādāja Elfrīda Calma, un viņai tas bija ļoti smags trieciens, jo tā saucamie iztrebiteļi, kas atradās mācītāju mājā, jaungadu svinēja no 46. 47. gadu. Viņiem bija raķetes, protams, viņi šaudījās uz nebēdu, un viena no raķetēm trāpīja pils turnī, un skola dega ļoti smagi. Nesen bija sieviete, kas no Radu Saimes, kas pazina Elfrīdu Calmiņu, un teica, ka tas viņai bija tāds trieciens, ka viņa līdz mūža beigām nav varējusi vēl atgūties. Lūk, esam sarkanajā stūrītī, kura ir lielai daļai ļoti labi pazīstama. Ir cilvēki, kuri negrib nākt iekšā, jo negrib atcerēties padomu laiku, bet ir cilvēki, kuri pavada šeit 2 stundas un atsauc atmiņā savu dzīvi. Padomu laika karoga un atribūtika, dažādi sadzīves priekšmeti. Tas viss ir apkopots un sakārtots vienotā ekspozīcijā. Mārīts Šķēle ar nožēlu atzīst, ka ir skumji, ka pilī nav saglabājies senais mūžas mantojums, taču vienā no pils telpām ir iekārtot arī barona istaba. Mums nav nekādu liecību no tā laika. Tā kā 1905. gadā šī pils tika nopustīta, tad nekādu lietu no barona laikiem nav saglabājies. Tāpēc mēs priecājamies par traukiem, ko mēs esam dabūjuši. Smalkām gleznām, kas no Vācijas nāk, no Vulfu dzimtas Cesvainis, un priecāmies par katru lietu. Dzērbenes muižā ir gaidīts ik viens, vai tā ir ekspozīcijas izzināšana, vai vēstures stāsti, senā pils parka apskate, vai interaktīva spēle muižas pagrabos. Tagad mēs esam nonākuši Dzērbenes pils pagrabā, kur mēs paši vietējie jaunieši esam izveidojuši izlaušanās spēli. Šeit jūsu galvenais uzdevums ir atbrīvot istabmeitu Mariju no nepatiesas apsūdzības barona slepkavībā. Šeit jums tiek dotas 3 telpas un 4 minūtes, un jūsu uzdevums ir atvērt galu lādi. Tā nu mēs esam iekārtojuši nedaudz baisi, jo pilī mums reiz bija spoku kambaris, kuru drošības apsvērumu dēļ mēs aizvērām, un tāpēc izdomājām alternatīvu Dzērbenes izlaušanās spēle. Vasara ir piedzīvojuma laiks, tādēļ pavadīsim to koši un aizraujoši, izzinot Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu no pagātnes līdz mūsdienām.